Labvakar! Šodien pastāstīšu par savu pasūtījumu no veikala Gearbest, kuru veicu 20. jūnijā un 6. jūlijā jau saņēmu. Tā ir firmas Xiaomi Mi Band aprocīte. Kas tas ir? Aprocīte atnāk. Kā jau visi Xiaomi aksesuāri nāk tādā kartona kastītē. Pacieta kartona ļoti zolīda izskatās. Kastītē ir gumijas siksniņa, pats trekeris, kapsuliņa, nezinu kā viņi īsti pareizi nosauc. Un kredlis, kas domāts, kur ievietot trekeri, lai viņu varētu uzlādēt. Iesprāžot iekšā datorā vai jebkurā mobilā telefona lādētājā, aproci tiek uzlādēta. Aproci izmanto Bluetooth 4 versiju savienojumam ar telefonu. Pēc ražotāja apgalvojumā gaidstāvē var noturēties 30 dienas, kas varbūt arī nav melots, jo atnāca viņam un pirmdien bija jau pēc uzraksts programmā varēja redzēt, ka ir no pēdējā lādēšanas reizes bija pagājusi 24 dienas. Šonedēļ es viņu tā kā intensīvāk palietoju, tad vakardien tomēr jau bija jāliek uzlādēties, jo nobeidzās. Aproce, tas ir tā kā personālais trekers, kas uzskaita tavu aktivitāti. Pa dienu skaita soļus, naktī, ja netiek ņemta nost, analizē, kā guļ, vai ir dziļais miegs, vai vieglais miegs. Ja tur ir aktivizēta funkcija modinātājs, tad no rīta, teiksim, uzliekot gudro modināšanu, 30 minūtes izvēlas to brīdi, kad ir seklais miegs, lai pamodinātu ātrāk, lai pamošanās būtu vieglāka. Aproce strādā uz Android, kā arī uz iOS sistēmas, bet neoficiāla programma ir arī uz Windows Phone telefoniem pieejama. Nepārbaudīju, kā strādā, bet es domāju, ka viņam, ka strādā, jo nekāda tāda drūmi sarežģīti nevajadzētu būt. Pats trekerīts sver tikai 14 gramus, siksniņa arī nav smaga, gumijota, ļoti tāda mīksta, kvalitatīva. Principā nekādas alerģijas nevajadzētu būt uz roka, uz ādas. Arī ražotājs tur ir aprakstījis, ka tiek izmantots no tāda materiāla, kas neizraisītu alerģiju. Uzbūvēts ir ļoti, viss ir tās ļoti kvalitatīvs izskatās, kaut gan te arī nav ko baigi, nebūtu kam te baigi ko nekvalitatīvi uztaisīt. Pats trekeris ir ūdensdrošs pēc IP67 standarta, tā kā var droši iet dušā vai peldēties ar viņu, nekam būtībā nevajadzētu notikt. Teiksim, mehāniska noturība, šonedēļ esmu lietojis, pat nekur nav saskrāpējies, kaut gan vakar visu dienu noņēmu, strādāju vasarnīcā, un bija pat, likās, ka jau saskrāpēju, bet vienkārši ar mitru paslaukot vielīti, viss notīrījās nost, un pat nenokskrāpējās virsējā krāsa pārklājums. Sādiņš ir spīdīgs, te tāds
pie reizes sūtot aprocīti, pasūtīju vēl papildus ādas siksniņu. Tā nāca ļoti skaistā iepakojumā, drīz vai kā dāvanu var kādam uzdāvināt. Esmu vēl mēģinājis iztieko ar gumijas siksniņu, bet, īstenībā viņai ir pieejami ļoti daudz arī gumijas siksniņas dažādās krāsās, kā arī ādas siksniņas. Bija vairāku krāsu, bija vēl melna, paņēmu brūnu. Šeit atpēc trekerīts ieskrūvējas iekšā, vienkārši plasmasiņā. Nāk līdzi ap siksniņai skrūvītes, skrūvgrieznītes. Šādi izskatās aprocīte. Man ļoti skaisti. Varat manā saitā, manā blogā pastīties priekšapskatu par šo aprocīti. Tur arī skrīni no programmas. Teiksim, kad ir savienot ar telefonu, vēl tur ir papildus dažas funkcijas var aktivizēt, ja zvana un, piemēram, var uzlikt laiku, pēc 3 sekundēm, 5, 10 sekundēm, ja nepacēl telefonu, sāk aprocēt, vibrēt un mirgot gaismiņas. Ir pieejama Android Play Marketā programmiņa, kur var mainīt gaismiņu krāsu, kādiem dažiem cilvēkiem var uzlikt, lai, ja zvanīs, katram savu krāsu var uzlikt. Krāsu gama diezgan plaša tur var izvēlēties. Galvenais, lai spētu atcerēties, kuram kādu krāsu bijāt uzlicis. Tā. Tas pavisam arī būtu viss, ko gribēju pastāstīt par šo aproci. Katrā ziņā tas, kurš grib sev trekeri, lai varētu sekot savā dienas aktivitātei un nakts miegam, iesaku šo aprocīti, jo viņa tiešām nav dārga. Un lejā zem video būs saitīte, kur es viņu pirku, veikalā Gearbest. Pat labam cena tur vislabākā ir, cik es internetā esmu papētījis. Ar to šoreiz par šo aproci būs viss. Uz redzīti.